Sveicināti, es esmu Annija Vilnīte, sākuma skolas skolotāja un Dabaznība 2. klases komplekta izdevuma līdzautore. Dabaznības 2. klasē ir pavisam dabisks turpinājums komplekta izdevuma 1. klases turpinājumam, un mēs vēlējāmies, lai skolēnam nav jālēkā pa dažādiem mācību līdzekļiem, tad nu tapa arī turpinājums. Man kā skolotājiem vienmēr bijis svarīgi, ka mācību līdzekli, kur izvēlos es, lai vadītu mācību procesu, ir tāds līdzeklis, kurš ir pietuvināts reālajai dzīvei klasē. Tas nozīmē, ka tas ir milzīgs bonus, ka šādus mācību līdzekļus rada skolotājs. Jo tikai skolotājs pazīst šo konkrēto vecumposmu, viņš zina, kādas ir reālās iespējas klasē, ko viņš fiziski var izdarīt kopā ar skolēniem 40 minūšu laikā. Turpinot 2. klases mācību grāmatu Dabazinībās, esam ņēmuši vērā arī to, ko mēs jau paveicām 1. klasē. Mācību grāmatā ir iekļauts atgādnes, mācību temats sāks ar temata atklājumu, kurā ir parādīts, ko tad mēs šajā tematā mācīsimies, un arī jauni apgūstamie jēdzieni. Katra mācību stunda sākas ar sasniedzamo rezultātu, un arī augšpusē ir norādīts darba burtnīcas lapas puses, kas ir paredzēts tieši šīs mācību stundas izpildē. Mācību grāmatā skolēniem informāciju pasniedz arī tēls robotiņš, kurš viņiem pastāsta faktus, kas viņiem ir jāatcerās, jeb jāiegaumē, kā arī dažādus interesantus papildu faktus. Mācību grāmatā esam iekļāvuši arī dažādas stratēģijas, kā veikt pētījumus, kā novērtēt savu grupu darbu, kā veidot plakātu un citas noderīgas stratēģijas, kuras noder ne tikai dabaszinātņu apguvei, bet arī jebkurā citā mācību priekšmetā. Katra temata noslēgumā ir sadaļa Es protu, kurā skolēns var pārbaudīt savas zināšanas par apgūto tematu. Katras prasmes rezultātā ir arī snieguma līmeņa apraksts. Ko īpaši gribētos izcelt, ir, ka joprojām turpinām strādāt dabaznībās tikai ar reāliem attēliem. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai skolēni pat tiešām redzētu, kāds tad izskatās tas koks, krūms, dzīvnieks vai augu uzbūve reālajā dzīvē. Darba burtnīca papildina mācību grāmatu. Darba burtnīcā arī ir izmantot tikai reāli attēli, kas, manuprāt, ir īpaši nozīmīgi, ka joprojām turpinām sasaist ar latviešu valodu. Visās vietās, kur skolēniem ir jāveic rakstveidu darbi, ir izmantot latviešu valodā izmantojamā līniju sistēma. Veidojot Dabaznību 2. klases komplekta izdevumu, joprojām ir ļoti piedomāts pie tā, lai ja nu kādam skolotājam gadās aizvietot šīs dabaznības stundas, tas izdarāms ļoti ērti, viegli un parocīgi. Kā arī, ja skolēns slimo ilgstoši, tad arī mājās vecāks var saprast un palīdzēt skolēnam tikt līdzi jaunajai mācību vielai. Man ir liels prieks, ka skolēniem Latvijā ir iespēja mācīties no tik parocīga un pilnvērtīga mācību līdzekļa. Tiekamies Dabaznības stundās!